dienas garumā Olainas apkārtni šodien piedārdināja seno motoru rūkoņa, un dažkārt troksnis pat pārsniedz ātrumu, jo šiem braucamajiem gadu skaits uz vienas rokas pirkstiem nav saskaitāms. Retro motokross ir tieši vecie, vēsturiskie padomu laika braucamrīki, īži, čezeti, kaurīši, minskas, jāvas, kuri sadalīti vairākās grupās. Liela daļa no viņiem pašbūvēti ir, jo vairs nekas no oriģināla nav palicis pāri Latvijā. 1500 metru garajā trasē dodas gan mopēdi, gan motocikli, gan arī motocikli ar blakusvāģi. Un nereti retro ir ne tikai braucamie. Daudziem pirms 6 gadiem ieviestais retro motokross līdz sasinīm riņķot straujāk un atkal kāpt uz dzelzs rumaka. Mēs vienkārši kādreiz braucām, 30 gadi atpakaļ. Un ar ko toreiz braucāt? Arī ar to pašu. Ar čezeti, ar 2 čezetiem. Un joprojām nav gribas gonkot? Mēs rudenī tik sākām. 29 gadi nebijām braukuši. Pieredzējušie vīri atzīst, ka sacensības ir svētki, bet ikdiena paiet garāžā, kur tiek uzmeistarotas visas detaļas, kuras vairs nav nopērkamas. Ar to jau laikam piedzimst īstenībā. Man tēvs ir bijis vecs gonšķiks, pats pabraucis, un to negatīvo vajag atstāt trasē, lai pēc tam dzīve ir skaista un patīkamāka vienkārši. Labi konkrēti. Labi. Spēcīgi. Uz ko ceriet? Vismaz 5. Mums pirmā sezona sākam tikai braukt. Latvijas retro motokross čempionāts notiek 6 posmos. Šodien pirmajā posmā Olainai piedalījās 210 dalībnieki, bet jau mēneša beigās braucēju cīņa turpinās Elkšņu trasē. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.